opozīcija un īpaši Lesers te skraida un biedē, ka nedod Dievs aizņemoties un tērējot būs viss kaput, tā teikt, uz redzēšanos. Bet, kolēģi, opozīcija, un es šeit domāju to saprātīgo opozīcijas daļu, vai tad mēs tik bezprātīgi aizņemamies? Piemēram, iegādājoties savu pirmo mājokli. Vai tiešām esam tik bezprātīgi rūpējoties par savām ģimenēm? Piekrītu, mums ir saprātīgi jātaupa un jāprot arī saprātīgi aizņemties. Mums jārēķina ne tikai, cik naudas mēs iztērējam, bet kur mēs ieguldam un cik tas atdos atpakaļ. Jo ieguldījumi cilvēkos nav izdevumi, ieguldījumi cilvēkos ir pati labākā aizsardzība.